Starp Gulbeni un Alūksni jau vairāk nekā gadsimtu kursē unikāls šaursliežu dzelzceļš Bānītis. Tas ir ne tikai industriālais mantojums, bet arī šī reģiona simbols. Tomēr cilvēkiem, kuri šeit dzīvo un strādā, tas ir ne tikai vilciens. Sadarbības projekts Iepazīsti un sajūti Bānīša zemi tapis ar mērķi ne tikai popularizēt šo unikālo dzelzceļu, bet arī attīstīt plašāku turisma piedāvājumu. Tas veido stāstu par šī reģiona vērtībām, kultūras mantojumu, dabu, cilvēkiem un pieredzi, ko šeit iespējams gūt. Mums nav Nepāles kalnu, mums nav okeāns, bet mums ir Bānītis, mums ir Tāmerienes pils, mums ir Alūksnes pils, mums ir Alūksnes ezers un daudz citas skaistas vietas abos novados, ko parādīt. Bānīša zemes pamatā ir sadarbības projekts, kuru 2 gadu laikā īstenojušas biedrības Sataka un Alūksnes lauku partnerība kopā ar Gulbenes un Alūksnes pašvaldībām, kā arī Bānīša apsaimniekotāju. Ideja ir vienkārša, bet jaudīga – veidot vienotu turisma piedāvājumu, kurā Bānītis kalpo kā mugurkauls, piesaistotam dažādus apskates objektus, naktsmītnes un pakalpojumu sniedzējus abos novados. Šī pieeja pilnībā atbilst tam, ko meklē mūsdienu ceļotājs. Tā uzskata turisma pētnieks Edgars Ražinskis. Viņus interesē pieredzējums, tātad viņi grib piedalīties, viņi grib nebūt kā pasīvs vērotājs, jo Bānītis dod šo iespēju, tur iesaisties, pārvietoties, vērot burvīgas ainavas. Īstenībā tas tāds kā safāri, jo ikreiz, kad es braucu, es redzu aļņus, stirnas, bebru darbus un tam līdzīgi. Otrais svarīgais ir pieskarties tam autentiskajam, vietējam, un tad Bānītis sazarots ar šiem piedāvājumiem, kas ir Tāmeriena, un Gulbena, Alūksne pirmām kārtām un citi tajā paplašinājumā, viņi dod šo iespēju pieskarties tajā autentiskajai, reālajai, vietēju iedzīvotāji tikai šeit sastopamajai dzīvei. Kā uzsver Bānīša apsaimniekotāji, tad šis projekts ir nenovērtējams ieguldījums, lai veicinātu sadarbību starp Gulbenes un Alūksnes novadiem un tajos esošajiem uzņēmējiem. Andris Biedriņš, Sijā Gulbenes Alūksnes Bānīša līdziepašnieks, cer, ka apkārtējie uzņēmēji nākotnē novērtēs ekonomisko pienesumu. Katrs mēģina vilkt, kā saka, deķīt uz savu pusi, kurš ir pirmais, vai Alūksne pa priekš jāraksta, vai Gulbene pa priekš, un tā mums vienmēr ir gāja, bet šobrīd tas tā jau ļoti labi ar to projektu aizgāja, ka saprot, ka tas tomēr ir vienots. Būtībā jau tas ir tas magnēts, kas piesaista, bet tie cilvēki jau to naudiņu atstāja visriņķī apkārt, viesnīcās, restorānos, un mēs jau nevaram to paņemt vairāk kā par to biļetu. Lai veiksmīgi sāktā sadarbība nebeigtos līdz ar projekta noslēgumu, visas iesaistītās puses, pašvaldības, uzņēmēji un biedrības ir parakstījušas labas gribas memorandu, kas kalpo kā ceļakarte un solījums turpināt iesākto, aicinot tam pievienoties aizvien jaunus partnerus. Memorandā mēs aicinām ne tikai turismu uzņēmējus, bet arī kopienu, citas organizācijas cilvēkus iesaistīties šīs teritorijas attīstībā. Nevis tikai gaidīt, ka kāds cits to darīs, bet tas ir tāds labas gribas memorands, kurā ir pamatā ir 20 punkti, kur ir uzskaitīti. Šis projekts finalizējas, bet mēs gribam, lai tas viss turpinās un arī iet savu gaitu tālāk un bez tādas kopīgas nopietnākas, lielākas sadarbības varētu neizdoties, varbūt kaut kādas labas lietas padarīt. Un tāpēc man šķiet, ka ir svarīgi tomēr vienoties par to diezgan tā arī atbildīgi, ka tas ir kaut kas arī, kas liek mums kaut ko darīt nākotnē. Pie Bānīša zemes turisma objektiem ir iecerēts izvietot informatīvās plāksnes ar QR kodu, kuru noskanējot iespējams iegūt informāciju par turisma piedāvājumu tuvākajā apkārtnē. Lai Bānīša zemes teritorija patiesi attīstītos un kļūtu par pievilcīgu un nozīmīgu turisma galamērķi, ir nepieciešama Alūksnes un Gulbenes novada uzņēmēju, kā arī draugu un atbalstītāju aktīva iesaiste un cieša sadarbība. Tikai kopīgiem spēkiem un vienotā redzējumā strādājot, iespējams šo unikālo vietu pārvērst par dzīvotspējīgu, rosīgu un apmeklētāju iecienītu ceļojuma galamērķi.